Mums kopā šodien ir Aleks Stulbergs, ilgadējs Nikers spēlētājs. Šodien, Aleks, kāda pēc spēles pirmie kaut kāda iespēja, pirmās emocijas, kas mums varbūt sanāca, kas nē? Nu, grūti kaut ko pateikt. Izlaidām palielam uzvaru no savām rokām, labi iesākām. Vienīgais varbūt nesanāca pieturēt otrajā spēles daļā to bumbu, tā kā bijām vadībā. Soda arī attiecīgi daudz bija, netikām mazliet varbūt kaut kādās situācijās līdz, kaut kas varbūt lieki, bet ir ko mācīties, ir ko darīt, ir jāiet tikai un vienīgi uz priekšu, kaut kā tā. Jā, tieši tā, varbūt arī piekritīšu tev, bet jautājums pēc šīs pauzes lielās varbūt tas būtu kaut kāds ietekmējošais faktors vai kas cits treniņu process notika, bet kāds ir tavs viedoklis par šo? Varbūt pauze vai kaut kas? Pauze bija, jā, baigi pietrūk šitais viss, bet bija arī forši atpūsties mazliet, teikšu godīgi, bet jā, varbūt tas kaut kā iedeva savu stresiņu kaut kādās situācijās, kur viņš bija lieks, tas stresiņš, bet esam, kur mēs esam, 2-2, bet cieņai viss, nokapājāmies līdz galam un jā, paldies komandai. Jā. Laikam jā, paldies komandai, paldies Aleksim, un tad jau tiekamies nākamo spēli.